Kā mācīsimies? Ātrāk un operatīvāk vai dziļāk un pamatīgāk? Tāds, pārfrāzējot klasiķus, varētu būt tas lielais jautājums. Kā notiek visbiežāk? Klienti grib vairāk ātrāk, īsākā laikā. Aģentūras sacenšas, cik ātri varam samācīt. Kurš soli 4, kurš 2, kurš 1 stundā. Es atgādinu to japāņu valodas metodoloģiju konkursu, kurā 3. vieta solīja iemācīsim japāņu valodu 2 stundās, 2. vieta solīja iemācīsim japāņu valodu 15 minūtēs. Uzvarētāja solījums – jūs jau mākat japāņu valodu. Joki jokiem, bet ja komandām un organizācijām ir jātiek skaidrībā, kā panākt izmaiņas komandas rīcībā, tad ir jāsaprot, cik dziļi, kādos soļos, kādiem rīkiem, kādiem paņēmieniem veidot mūsu mācību programmu, lai komandas rīcības sasniegtu vajadzīgos standartus. Ja arī jūs nodarbina šis izaicinājums, tad 23. janvārī aicinu jūs uz konferenci Atpakaļ nākotnē, kā mācīsimies rīt, kurā es un mani kolēģi stāstīs par šiem un daudziem citiem apmācību metodoloģijā būtiskiem izaicinājumiem. Tiekamies!